Taisnīgums raksturo vīrieti, kurš iemieso godīgumu, atbildību un līdzsvaru. Viņš ir kā taisnīgs tiesnesis, kurš rūpīgi apsver katru lēmumu un vienmēr cenšas rīkoties saskaņā ar morāliem principiem. Šis vīrietis uzskata, ka dzīve ir jādzīvo godīgi un taisnīgi, un viņš necieš netaisnību vai manipulācijas. Viņa klātbūtne ir stabilitātes un skaidrības avots, jo viņš vienmēr cenšas pieņemt lēmumus, kas ir vislabākie gan viņam pašam, gan apkārtējiem. Taisnīguma vīrietis ir objektīvs un spējīgs pieņemt sarežģītus lēmumus bez emociju pārmērīgas ietekmes. Viņš tic, ka katrai rīcībai ir sekas, un tādēļ cenšas dzīvot tā, lai šīs sekas būtu pozitīvas un taisnīgas. Viņš ir cilvēks, kurš spēj uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un nekad neizvairās no saviem pienākumiem. Psihotips. Šis vīrietis ir loģisks, analītisks un disciplinēts. Viņam ir spēcīga taisnības izjūta, un viņš nebaidās iestāties par saviem principiem, pat ja tas nozīmē nostāties pret straumi. Viņš ir tas, kurš rūpīgi izvērtē situāciju pirms rīkojas, un viņa lēmumi parasti ir balstīti uz skaidriem faktiem un vērtībām, nevis emocijām vai impulsu. Taisnīguma vīrietis mēdz būt arī ļoti godīgs, un viņa tiešums reizēm var būt pārāk negaidīts citiem. Viņš necenšas pieglēmoties vai teikt to, ko citi vēlas dzirdēt, viņš vienmēr runā patiesību. Tas padara viņu par uzticamu un stabilu personību, taču reizēm viņa godīgums var šķist ass vai pat skarbs, īpaši tiem, kuriem ir grūti pieņemt kritiku. Viņš ir arī atbildīgs un uzticams. Viņam patīk, ja viss ir sakārtots un strukturēts, un viņš necieš hausu vai neskaidrības. Reizēm šis vīrietis var šķist pārāk formāls vai pat atturīgs, jo viņa loģiskā pieeja dzīvei dominē pār emocionālo. Sievietes viņa dzīvē. Sievietēm taisnīguma vīrietis ir kā stabilitātes un drošības iemiesojums. Viņš ir uzticams un paredzams, un viņa lēmumi vienmēr ir pamatoti. Viņš ir tas, kurš attiecībās ienes kārtību un līdzsvaru, un sieviete, kas ir viņa dzīvē, var justies droši un aizsargāti. Šāds vīrietis novērtē sievietes, kuras ir godīgas, saprātīgas un atbildīgas. Viņam ir svarīgi, lai attiecības balstītos uz savstarpēju cieņu un atklātību. Viņš nav tas, kurš pacieš manipulācijas vai emocionālas spēles, viņam ir svarīga skaidrība un patiesība visos jautājumos. Viņa attiecību pieeja var būt ļoti praktiska, un tas reizēm var radīt sajūtu, ka viņš ir atturīgs vai emocionāli vēss. Taču tas nenozīmē, ka viņam trūkst jūtu, viņš vienkārši izpauž tās citādāk, vairāk koncentrējoties uz stabilitāti un kopīgu mērķu sasniegšanu, nevis uz romantiskām izpausmēm. Taisnīguma vīrietis sievietes dzīvē. Šis vīrietis sievietē var būt kā uzticams balsts, kurš vienmēr atgādinās, ka godīgums un atbildība ir svarīgākās vērtības. Viņš palīdz viņai pieņemt grūtus lēmumus un mudina uz attīstību un izaugsmi, jo viņam ir svarīgi, lai viņa partneri būtu laimīga un apmierināta gan ar sevi, gan ar attiecībām. Taču sievietei jābūt gatavai pieņemt viņa tiešo un reizēm skarbo pieeju. Viņš nebaidās teikt patiesību, pat ja tā nav viegli dzirdama, taču viņa mērķis vienmēr ir uzlabot situāciju un palīdzēt attiecībām kļūt stiprākām. Sievietei, kura spēj novērtēt viņa skaidro un godīgo komunikāciju, viņš var kļūt par partneri, uz kuru vienmēr var paļauties. Kopumā taisnīguma vīrietis ir cilvēks, kurš attiecībās ienes līdzsvaru, skaidrību un stabilitāti. Viņš ir partneris, kurš vienmēr uzņemsies atbildību un iestāsies par taisnīgumu, neatkarīgi no situācijas. Sievietei, kura spēj pieņemt viņa loģisko un racionālo pieeju dzīvei, viņš kļūst par uzticamu un godīgu partneri, kurš vienmēr cenšas padarīt attiecības stiprākas un harmoniskākas. Viņa klātbūtne ir kā ceļa rādītājs, kas palīdz orientēties dzīves sarežģījumos ar skaidru prātu un mierīgu sirdi.